Es joprojām nevaru noticēt, ka ir tik daudz cilvēki, kas to nezina vai kas to nesaprot, kas tieši tematiski pieņem dienesta. Un ir decembris šobrīd, un šobrīd tik daudziem cilvēkiem darba vietās, tavā darba vietā droši vien, kad kāds tev saka, ņem atvaļinājumu, atpūties Ziemassvētkos, izklaidējies, pavadi laiku, ņem atvaļinājumu. Un es joprojām nevaru noticēt, ka tik daudz cilvēku ir, kas nezina, ka decembrī nevajag ņemt atvaļinājumu. Katru gadu decembris ir viens no sliktākajiem mēnešiem, sliktākais mēnesis, kad ņemt atvaļinājumu. Un šogad nav izņēmums. Katru gadu, starp citu, ir atšķirīgi. Iedomājies, ja tev tava alga, ja tev bruto alga ir 1000 eiro, tad par vienu atvaļinājumu dienu tu zaudē vairāk kā 8 eiro. Nu, tad var pareiķināt, ja tev ir 2000 eiro algā vai tam, nezinu, 700, tad tu vari uzrēķināt. Un tā kā, jā, un starp citu ir mēnesis, kad ir atvaļinājumi ņemt izdevīgāk, kad tu vari arī nopelnīt, bet decembrī tu noteikti zaudē par vienu atvaļinājumu dienu decembrī, tu zaudē 8 eiro. Ja tev ir 1000 eiro alga, tāpēc paņem labāk janvārī, jo janvārī vismaz tev būs plus 1 eiro. Un reku milzīgā ieņēmuma dienesta ēka, kas to visu mašīnu kaut kā regulē laikam. Lūk, un man ir tāds Excels, kur var uzzināt, kur var aprēķināt kādā veidā, kāda ir visizdevīgākais laiks. 8 eiro ir nosacījumi, ja tev ir cietā alga. Ja tev ir mainīga alga, tad tev ir jārēķina pašam līdzi. Bet es esmu uztaisījis vienkārši Excel, un ja tev arī interesē, kā sarēķināt, kad ir izdevīgākais laiks, kad tu nopelnīsi, vai kad tu zaudēsi, vari uzrakstīt man, es tev aizsūtīšu. Excel varēs pats sarēķināt, kad ir izdevīgākais laiks, kad ņemt atvaļinājumu. Un tiešām nezinu, kāpēc vēl joprojām tik daudz cilvēku šito neskaita savai algai līdzi. Es arī ilgi nezināju. Tā kā viss normāli. Čau.